Sveiks, Zane. Nu, sveiks. Varam runāt tagad? Jā, Tev ir laiks? Jā. Man likās, tā kā mēs esam pazīstami, jā. Es tā kā vienkārši pirmajā brīdī nesapratu, no kurienes, bet es beigās sapratu, jā. Tā kā cēs periods. Jā, mums bērni mācījās vienā klasē vienu laiku. Jā. Nu jā, ko tu saki par tādu iespēju, ka es tev nointervētu? Es domāju, ka tas ir tā kā laikā, un tā kā es saprotu, ka man tas, kā saka, tas mans ceļš arī prasa vairāk vai mazāk tā kā tās lietas, pa kuru es eju, tā kā publisko, tā kā es esmu atvērts, es tikai gribētu saprast bišķiņ to kontekstu, un jo man vispār bija pārsteigums, kad tā kā no sabiedriskajiem mēdījiem tā kā šis jautājums tā kā varētu tikt pacelts. Tas man bija pārsteigums, jā. Nu, kāpēc? Nu, tāpēc, kad vairāk vai mazāk, tas laiks, kurā mēs esam, to laiku, caur ko mēs esam, teiksim, gājuši tagad varbūt tieši pēdējo 3 gadu kontekstā, tā kā ir parādījis tādu ļoti lielu plaisu starp it kā to dominējošo viedokli par to, kas notiek no tā, kas ir tā kā, dažāds. Un līdz ar to sanāk tā, ka pa lielam ar alternatīvu viedokli iekļūt, tādā klasiskos mēdījos, tā kā vispār pa lielam, mēs redzam, ka arī cik tā cenzūra ir un tā tālāk, ka pa lielam ir diezgan maz iespēja, tāpēc man bija tāds, tā kā, pārsteigums. Bet es pieļauju, ka tas ir arī tāds, tā kā, varbūt tas konteksts, kurā mēs viens otru pazīstam, un katrs, protams, arī neskatoties uz to, kur mēs esam, mēs tā kā daram, droši vien to darbu pēc vislabākās sirdsapziņas, tā. Es tev varu izstāstīt, kāda ir tā doma. Labi. Es nezinu, vai tu zini, ka ir tāds radījums atvērtie faili, un tas ir tāds, tas nav tikai tāds ziņu formāts, tas ir tāds dziļāks, kas uz kaut kādām lietām paskatās no visām pusēm tā dziļāk un ilgāk un pamatīgāk. Labi. Un es, ikdienā esmu ziņu žurnāliste. Un kaut kā man kolēģi kaut kā norādīja, ka kāds te varētu sanākt stāsts, un reku cilvēks cīnās ar sistēmu, un rekā tur kratās vaļā no policijas, kratās vaļā no bāriņtiesas, un es kaut kā ieskatījos, un tad es sapratu, ka tas esi tu, jo, jā, ar pārsteigumu jāatzīst. Un tad radās tā doma, ka varētu uztaisīt par tevi tādu raidījumu, bet, tas nebūtu tā, ka tikai tu viens tur runā. Jā, tad, protams, es arī jautātu tiem taviem oponentiem, kāpēc viņi tev, ko viņi tur saskata, kāda tur ir problēma tajā tavā dzīvesveidā vai izvēlē vai kā. Kad tas būtu tā, un tas raidījums ir tāds pusstundīgs. Protams, man vislabāk būtu, ja tu man pieņemtu intervijā klātienē. Bet tas arī tas nosacījums no redakcijas ir, ka lai tavus bērnus pasargātu, tas raidījums, kad tu runā anonīmi. Ka es nedrīkstu saukt tevi vārdā. Es domāju, ņemot vērā to publicitāti, ko es pats šai lietai piešķiru, es domāju, ka tur nav ko slēpties, jo es jau... Tas nav vajadzīgs, ja? Es tev, teiksim, ieteiktu noskatīties, te varbūt nosūtīšu to linku, var sakot, par visu to lietu, kur mēs esam, tas viss ir tā kā... Man ir tāda sērija korporācija pret pamatiedzīvotājiem, 7 daļas. Un tur būtībā viss chronoloģiski ir ierakstīts, teiksim tā arī visi saraksti, kas ir sūtīti, tad līdz ar to vairāk vai mazāk to, kas tā kā norisinās mūsu starpā, tā kā tas varētu būt tur arī tā kā, saprotams. Protams, ka katrai pusē ir savas lietas, un tad ir jautājums par to argumentāciju bāzi vienkārši tālāk. Bet es domāju, jā, tā pusstunda, tas liekas vispār, lai cilvēks vispār tā kā iebraukt tajā tēmā, jo viņa nav tāda vienkārša. Jā, es pieļauju, ka tad jāmēģina kaut kā atrast tos
atslēgu vārdus un teikums, lai tā kā, jo es pieļauju, ka tas nozīmē, ka man vispār tad ir kaut kādas 10 minūtes vai 15 maksimāli. Ja tas ir sanāk tā kā abas puses, plus vēl arī sanāk tā kā jūsu kaut kāds arī droši vien. Nu, kaut kāds starpteksts. Jā. Nu jā, es noskatītos, un tad es varētu labāk sagatavoties, bet vai tu esi gatavs tai klātienes intervijai? Jā, man nav nekāda tā kā, vajag nosacījumi, jā, no manas puses. Labi, tad varbūt sākam ar to, kā tu aizdomājies, ka pastāvošā izglītības sistēma taviem bērniem nav piemēru? Vai tas bija kāds viens lūzuma punkts vai kaut kāda iedvesma? Vai kā tu to sauktu, kā tu to pats definētu? Tādas lielas pārmaiņas patiesībā nekad nenotiek tā kā vienā brīdī. Mums liekas, ka varētu būt tāda katarse vai kaut kāda apgaismība, kas tā kā visu apgriezt kājām gaisā, bet patiesībā, ja mēs tā uzmanīgāk paskatāmies uz notikumiem savā dzīvē, mēs redzam, ka katram ir kaut kāda noteikta cēlonība un sekas. Un izglītības jautājums kā tāds būtībā ir bijis nozīmīgs un svarīgs visā manas dzīves gaitā. Jo neba es tā kā nejauši nokļuvu vispār izglītības jomā, neba es vēl tā kā strādāju par skolotāju, un tās pieredze arī dažādu skolu vadībā, attīstībā un tā tālāk. Un arī pirms tiem gadiem 15, kad es Siguldā sāku vadīt mākslu skolu, būtībā tās manas vīzijas, stratēģijas un mērķis zināmā mērā bija balstīts tajā, lai bērni attīstītos vispusīgi. Jo kopumā tā ir tāda ļoti liela problēma, varētu teikt, ka vispār viss šajā pasaulē tiek ļoti sadalīts. Un līdz ar to tās kopējās bildes vienā brīdī tā kā pazūd un pazūd arī tā kā motivācija un spēja vispār saprast, kāpēc ir tās lietas, ko mēs darām, kāpēc viņas vispār tā kā ir vajadzīgas. Tas ir, man liekas, ļoti dzirdams jautājums izglītības sistēmā no ļoti dažādām pusēm, ne tikai no bērniem, bet tā skaitā vecākiem un arī, es domāju, ka skolotājiem ir savu jautājumu, direktoriem ir savu jautājumiem un tā tālāk. Un kaut kādā ziņā tas, kā tā skola tika veidot, viņi pēc būtības tika veidot, lai attīstītu bērnu vispusīgi, ņemtu vērā daudzas inteliģences, kas ir svarīgas bērnu attīstībā. Ja mēs paskatāmies šobrīd uz to izglītības tā kā saturu, tad jāsaka tā, ka viņš ir ļoti centrēts un orientēts uz prāta attīstību. Un tas nav holistiski, ja mēs redzam, ka tas spēles laukums ir daudz plašāks, kurā ir bez prāta inteliģences, vēl ir emocionālā inteliģence vai sirds inteliģence, un tāpat tās gara inteliģence un ķermeņa inteliģence. Tātad būtībā šīs 4 kastītes ir ļoti nozīmīgas, katra pa sevi un kopā, lai tas viss būtu sasaistīts. Un par ko runā arī ļoti daudz, gan izglītības jomā, gan vispār kopumā, tad šobrīd daudz lielāka nozīmība ir emocionālai inteliģencei, kas nekādā veidā tā kā netiek ņemta vērā. Varbūt, kad uz papīriem ir uzrakstīts, varbūt, kad kaut kādā sēdē šie jautājumi tiek skatīts, bet jautājums ir par praktisko darbību. Jo tādas lietas kā radošums vai sadarbība vai spēja sarunāties un vienoties, tas nav raksturīgs tā kā prāta dabai. Prāta dabai ir raksturīgs tā kā sadalīt, analizēt, tā kā atšķirt, ja? Un vairāk tā kā cīņa par kaut ko, bet tādā tā kā emocionālās inteliģences vai sirds inteliģences tā kā kontekstā tas viss kļūst tā kā mierīgāks, draudzīgāks, harmoniskāks un tā tālāk. Un, vārdu sakot, tas ir tāds plašs konteksts. Mēs varam paskatīties vēl plašāk, ir ļoti daudz teorijas, kas tā kā apliecina to, ka mēs nekādā veidā nebūsim sekmīgi, un sevišķi runājot par bērnu attīstību, izglītību un to pasauli, kurā viņi dzīvos pēc 20 gadiem. Mums būtībā kā izglītības
vizionāriem ir jāmēģina paredzēt tā pasauli pēc 20-30 gadiem, bet izglītībā sanāk tā, ka mēs ne tikai ejam pa priekšu, kāda būtu vajadzīga misija izglītībai kā tādai, bet mēs velkamies pakaļ, mēs pat iespējams pat nespējam ielikt pēdējā vagonā ļoti daudzās lietās. Un tas rada ļoti lielu vilšanos kopumā visā sabiedrībā. Mēs ļoti labi apzināmies, ka tā krīze, kas šobrīd atrodas būtībā visās konvencionālās sistēmās, tā skaitā izglītībā, tā skaitā medicīnā, tā skaitā pārvaldībā, viņas nav atrisinātas klasiskā veidā ar prātu un IQ augstiem rādītājiem. Bez emocionālās inteliģences un visām pārējām tām nav iespējami risinājumi. Un par radošumu es gribētu sevišķi pieminēt šo faktu, ka tā ir tāda lielākā vērtība šobrīd, skatoties arī tajā pasaulē, kurā mēs esam ienākuši, kurā ļoti daudz monotoni atkārtojami darbi vienkārši tiks pārņemti no mākslīgā intelekta vai tehnoloģiju un robotu puses. Un visas tās pa lielam tās profesijas, ko mēs zinām, es domāju, ka tur būs ļoti liels pārmaiņas, un tādējādi pastāv jautājums vispār, kāpēc skolā joprojām sanāk mūs gatavo sacensties ar mašīnām, kurā ir skaidrs iznākums. Tad ir jautājums, kam tiek vispār gatavoti bērni šajā pasaulē, vai tajā, lai viņi kļūtu par bezdarbniekiem un nespējīgiem sevi aprūpēt. Varbūt, ka mums būtu jāpaskatās plašāk uz to visu, lai viņi būtu sekmīgi un iespējams būtu šie nākamie vadītāji, kas spētu iziet no šīm visām krīzēm, kas ir vienkārši savārītas. Un bērns piedzimst radošs, ģeniāls savā spējā atrast risinājumu jebkuram izaicinājumam. Un tas ir viena no tādām svarīgākām prasmēm, kas tiek šobrīd arī novērtēta. Un tad savos gados 8, 9 viņa radošums ir tikai 30%, un vēl pēc 5 gadiem tie ir tikai 10%. Un tad ir pieaugušais, kas ir tikai 2% radošs, un tad būtībā sanāk, ka viņš seko tikai kaut kam tādam, kas ir iepriekš uzprogrammēts, uzrakstīts. Un tas jau ir tāds jau līdzināšanās biorobota kaut kādai kategorijai, kurai radoši risinājumi un spēja virzīt savu dzīvi, piedzīvot savu dzīvi klātesamībā vispār nav iespējama. Ir tikai sekošana kaut kādām iepriekš uzrakstītām normām, kārtībām, likumiem, kas iespējams ir radīti pirms 200 gadiem. Tāpatās, ja mēs paskatāmies uz skolu kā tādu, tas formāts un saturs pa lielam pasauli ir mainījusies, bet skolā joprojām mēs ražojam fabrikas strādnieks, vai tiešām mums ir jānogalina šis radošums, šī motivācija būt dzīvespriecīgam, zinātkāram un tā tālāk. Tie ir ļoti daudz jautājumu, kas vienkārši, kur nav iespējams vairs rast atbildes. Un šie jā. Es domāju, ka ļoti daudz vecāku tev piekristu, bet es nevaru iedomāties nevienu citu, kurš rīkotos tik radikāli kā tu, ka izņem savus bērnus no skolām un pazūd. Cilvēki, izglītības iestādes ir dažādas. Cilvēki sūta savus bērnus pulciņos, lai attīstītu radošumu, tāpat ir arī visādas alternatīvās izglītības iespējas. Tu uzskati, ka arī tas tāpat ražo fabrikas strādniekus? Nē, es tā neuzskatu. Es vairāk runāju par vispārīgo izglītību un to garo ceļu Golgāts, kas ir jāiet vienkārši, lai tu pierastu pie tāda monotonuma, lai tu pierastu pie kaut kādām kastītēm un ierobežojumiem. Tajā, kad tiek vienkārši nospiests gars un dvēseli piedzīvo to dzīvi tā, kā mēs to vēlamies. Bet es varbūt paturpināšu, lai būtu skaidrāk, es atbildēšu uz šiem jautājumiem, jo mēs, domājot par saviem bērniem, mēs vienkārši vienmēr esam meklējuši šo labāko risinājumu tajā kontekstā, kurā mēs esam atradušies. Un tā mūsu tiecība uz dabisko, uz dzīvo, viņi vienkārši ir pastāvējuši, kopš bērni ienāca, pievienojās mums kā ģimenei. Mēs jau sākotnēji tad negājām konvencionāli, kaut vai runājot par bērnu ienākšanu pasaulē. Mūsu bērni ir dzimuši mājās, visi 4 bērni ir dzimuši mājās. Un tas nākamais izaicinājums bērniem ieraudoties, ar ko vecāki, par ko sāk domāt, protams, ir bērnu attīstība un izglītība. Un arī tur attiecīgi mēs
atradām iespējami labākos risinājumus, lai bērni attīstītos. Jo mums ir skaidrs, ka bērna attīstība pa lielam notiek līdz šiem 7 gadiem. Un tālāk jau ir tikai iespēja kaut ko koriģēt un varbūt vēl, bet tie ātrumi, kādā bērns mācās, apgūst pasauli, veido savu redzes viedokli, veido savas vērtības un vilkmes, tas viss pa lielam rodās tajā vidē, kurā viņš atrodas līdz 7 gadiem. Un tas droši vien arī ir vērts padomāt vispār tādā plašā izglītības kontekstā, vai tas ir labākais risinājums atdot bērnus kaut kur citur jau ļoti agrā vecumā. Un būtībā šī emocionālā inteliģence, drošība, pārliecinātība un visas tās svarīgās lietas, viņas rodās līdz tiem 7 gadiem. Un ja bērns ir atrauts būtībā no tās vides, kurā viņš ir izvēlējies ienākt, tā kā tiek nodots kaut kādām trešām personām to visu vadīt, tur ļoti daudz jautājumu, kāpēc tas tā notiek. Bet ejam tālāk, mēs vienkārši meklējām arī labākās skolas, kādas bija iespējams tajā vidē, un mēs sapratām, ka nekas tāds tur, kur mēs atradāmies, tā kā nav. Un tas, ko mēs darījām, mēs dibinājām savu tā kā privātu skolu, domājot par saviem bērniem. Viņiem vēl nebija skolas vecums, bet tas bija tā kā, tas norāda vienkārši, ka mēs jau bijām tajā virzībā uz kaut ko alternatīvu, ne to, kas ir piedāvāts, tie pakalpojumi, ko var patērēt, kas ir radīti kaut kur citur, un kur mūsu iespēja ietekmēt to ceļu ir minimāla. Tāpēc mēs radījām to savu skolu. Bet šī saskarsme ar situāciju, kurā praktiski nav nekāds atbalsts šiem ziediņiem, kas rodās. Vienkārši pietrūkst resursu esošos spēles noteikumos, kas ir gan lokāli tādā pašvaldības līmenī, gan arī tā kā sanāk valsts līmenī, viņi nav atbalstoši. Un tas vēl bija laiks, tas bija savs varbūt 8-9 gadus atpakaļ, kad vispār, teiksim, pastāvēja pieeja, kad tāds monopols izglītībā pa lielam. Tad jauni spēlētāji nav vēlami, ja? Un tad, ja jūs izdzīvosiet, kā saka, tur 2-3 gados, tad mēs jums kaut ko atmetīsim. Tā, pa lielam tas arī ir pārskatāms un īsti nederīgs. Vēlāk kopā ar sievu mēģinājis dibināt pats savu alternatīvo skolu, taču tas nav izdevies. Par kuru skolu tu runā? Ko mēs dibinājām? Tā bija pamatskola Mana taka Siguldā. Tur mēs saskārāmies ar tādu interesantu sabiedrisku iezīmi. Atvērtību pret jauno, atvērtību pret kaut ko tādu, kas vēl tā kā dzimst un rodās, kurā ir iespēja arī visai sabiedrībai vai tām ģimenēm, kas tā kā būtu interesētas labāks izglītības piedzimšanā, tā kā, būt klātesošiem un arī iespējams ietekmēt šo radīšanas procesu. Tur mēs saskārāmies ar tādu attieksmi, kad, jūs pastrādājiet, savus tur 2-3 gadus, ja jums labi veiksies, tad mēs nāksim patērēt to jūsu radīto produktu. Un tas vienkārši apliecina to sabiedrības kopumā gatavību kaut kādām pārmaiņām, jo tas, kā cilvēks ir attīstījies tajā sabiedriskā kontekstā, kurā mēs atrodamies, viņš ir kļūst par izteiktu patērētāju, aprūpējam cilvēku, tātad, kurš nespēja par sevi pa lielam parūpēties un kurš gaida risinājums no ārpuses. Un tas ir tas, kas būtībā traucē mums visiem piedzīvot to dzīvi, kādu mēs vēlētos, tai skaitā lietot tādus pakalpojumus, kas vairāk atbilstu mūsu vērtībām un tā tālāk, kad ir šī tā kā sadalīšana un atrautība no tā procesa, kurā mēs visi kā sabiedrība esam ierauti. Un tas ir tas, kam ir ļoti lielā mērā jāmainās, bet šie pēdējie 3 gadi, caur ko mēs ejam cauri, mēs arī labi apzināmies,
Un mūs arī viss tā kā mudina uzņemties šo atbildību lielāki, jo bez tās patiesībā nav iespējama izaugsme un pārmaiņas par labu sev un par labu sabiedrībai. Un, jā. Kas ir tie visi? Kas ir tie visi, kas mudina? Nu, mēs ļoti labi dzirdējām saukli, esi atbildīgs. Tas, uz kurien tika spiest ar šo saukli, tā ir viena lieta. Mums vienmēr jāspēj tā kā abstrahēties no notikumiem un paskatīties tā kā no augstākā punkta. Tas aicinājums ir ļoti pareizs, bet tas, kas varbūt sekoja zem šī nosaukuma gan Latvijā, gan visā pasaulē, tas ir tā kā cits stāsts. Un tad, turpinot par izglītību, jā, tā skola ilgi nepadarbojās, jo vienkārši nebija šie resursi turpināt to darbu. Līdz ar to pēc gada to skolu nācās tā kā slēgt. Un tad mēs meklējām nākamo skolu, kas tā kā varētu, tad, kad bērniem jau sākās šis vecums, kad bija jāiet skolā, tad būtībā mēs devāmies uz Cēsīm, jo tā bija, mūsuprāt, tuvākā skola, Cēs jaunā skola, kurā daudz maz tiek ņemts vērā gan bērna, gan ģimenes tā kā intereses un kopumā progresīvāks skats uz visu tā kā kopumā. Un tur mēs sabijām arī kādu laiciņu, bet ne ilgi, un sapratām, ka patiesībā mēs nevaram atrast un nevaram būt mierā ar to, kas tā kā tiek piedāvāts kā gatavs produkts pakalpojums. Tāpēc mēs aizgājām mājmācībā kā ģimene. Un droši vien, ka tā mēs turpinātu līdz 9. klasē, droši vien pārējot tālmācības variantā un tā tālāk. Bet tas, kas notika pirms 2 gadiem, tad tika pieņemts nesaprotams lēmums no vienas puses, bet no otras puses saprotams par to, kad nogriež finansējumu mājmācībai. Pa lielam vispār, ja mēs papētām un paskatāmies, kāda lēmuma tika pieņemta, tad viņi visi bija orientēti uz to, lai likvidētu mājmācību un tālmācību kā apmācības formu. Tas bija politisks pasūtījums, kas visdrīzāk nav bāzēts tā kā lokāli Latvijā, bet tas ir kopumā tas, kas notiek globāli. Un to, ko parādīja arī pēdējo 3 gadu notikumu, apliecina, ka patiesībā valstu neatkarība un suverenitāte tā kā nepastāv pa lielam. Jo tie procesi, kas notika, viņi bija globāli vadīti un ietekmēti. Un tas vienkārši atvēra acis ļoti daudziem cilvēkiem, gan šeit, gan visā pasaulē, ka patiesībā lika uzdot jautājumu, vai tā valdība, kas tēlo šīs vietas pārvaldītājs un attiecīgi rūpētos par šīs vietas tā kā iedzīvotājiem, cilvēkiem, ka patiesībā lielā mērā tas nenotika. Cilvēki netika pārstāvēti, bet tika attiecīgi lobētas globālu korporāciju intereses. Un, ja mēs paskatāmies kaut vai ar vakcīnām, mēs to ļoti labi redzam. Kā var būt tā, kad tātad valstī, kur cilvēks ir augstākā suverēnā vara, ka no viņiem vispār kaut kas tiek slēpts, kad ir kaut kādi slepeni līgumi starp valdībām un farmācijas kompānijām, ko nedrīkst atklāt, ja? Un tā tālāk, un tā tālāk. Tas nav tikai Latvijas jautājums, tas ir vispār globālās pārvaldības jautājums. Līdz ar to jautājumi ir radušies ļoti daudz šo 3 gadu laikā, sevišķi, jo tas bija ļoti atklāti viss redzams, bet kopumā šie jautājumi jau pastāv, ja mēs pasakojam alternatīvākiem avotiem, viņi jau pastāv varbūt pat 100 gadus, jā. Tas, kas tev, es nezinu, vai to var saukt par vilšanos, vai kas tas bija, tas, ka tev ir bijušas kaut kādas ilūzijas pirms tam par to, ka valstis netiek pārvaldītas kaut kādā dažādos līmeņos? Mēs jau visi pa lielam dzīvojam tādā ilūziju pasaulē, jo
ja ir attīstīts un vērtīgs tas prāta vektors un kopumā visa sabiedrība un izglītība un tā tālāk tiek balstīta tādā prāta apziņā, tad pa lielam arī, paskatoties no tāda plašāka redzes punkta, mēs varam arī ieraudzīt to iluzoriskumu tajā visā. Bet tas ir tāds dziļāks jautājums, kurā mēs arī iespējams varam ieiet. Es pabeigšu par to, vienkārši to izglītības lietu. Tātad, jā, tātad kārtējais lēmums tika pieņemts, kārtējais kara lēmums, un tad viņš bija pret tiem, kas tā kā meklē labākas iespējas savu bērnu izglītībai. Un tas nozīmē to, ka nogriez 90% finansējumu mājmācībai, kas nozīmē to, ka tagad vecāki, kas uzņemās tātad rūs pa savu bērnu izglītību, attiecīgi veltot tam ļoti daudz resursus, un es pieļauju, kad būtu izskatāms jautājums, vai nebūtu šis nauda seko bērniem modelis arī kaut kādā ziņā viņos jāiekļauj tā kā ģimenes, kurā notiek šī apmācība, kad kaut kāds atbalsts naudas izteiksmē aiziet pie šīm ģimenēm, ja? Tad, jo viņi ir ārpus atbalsta, ja mēs paskatāmies arī kaut vai mājdzemdības, mājmācība, un tas viss ir bez atbalsta, kaut gan tā ir savu veidu diskriminācija tajā ceļā, ko cilvēks izvēlās piedzīvot, bet labi. Tad sanāca tajā brīdī tā, ka mums ne tikai, ka mums nav jāmaksā, kā bija līdz šim. Mēs vienkārši mācījām tos bērnus, un mums par to nebija jāmaksā. Mēs vienkārši bijām piereģistrēti pie izglītības iestādi, kas sniedz to atbalstu, ko viņi varēja, un ko mēs gribējām, protams, arī. Ja gribējām, ja. Tad mums tajā brīdī sanāca par katru bērnu sākt maksāt 80 eiro mēnesī. Mums bija 3 bērni tad skolas vecumā. Un tas nozīmē, ka gandrīz liela daļa no mūsu ģimenes budžeta vienkārši būtu jāsāk maksāt ne par ko, un nezinu kur, un nezinu kāpēc. Kā burtiski maksāt? Kā? Jā, tad, lai mēs turpinātu šo māmācības ceļu, mums būtu jāmaksā šāda summa skolai. Tas bija brīdis, protams, kad arī skolas bija šokā par šo soli un attiecīgi vienkārši varbūt iespējams izrēķināja šo pakalpojumu varbūt dārgāk nekā viņš ir, bet tajā brīdī viņš, teiksim tā, ja valsts to daļu tā kā nesedz, tad tas tika prasīts no vecākiem. Un līdz ar to tajā brīdī mēs sapratām, ka tas nav ne likumīgi, ne tiesiski tas, kas tā kā notiek, ja? Jo, ja mēs vēl paskatāmies, kad izglītība, sevišķi pamat izglītība ir bez maksas visos karogos sarakstīta, tad tas vispār likās absurdi. Un mēs bijām pietiekami spēcīgi un gatavi, ņemot vērā, ka mēs abi esam ar pieredzi izglītības jomā, tā skaitā arī skolu vadībā, abiem 2 vecākiem. Tad mēs jutām spēku un drosmi tā kā turpināt to ceļu, neiet atpakaļ skolās, solos vienkārši tāpēc, ka tas ir finansiāli iespējams, bet vienkārši izgājām vispār no šīs sistēmas. Un tas, kāpēc mēs to arī sapratām, ka mēs to varam izdarīt, mēs sapratām, ka būtībā tas, kas notiek, ir ārpus jebkura tiesiskuma un likumības. Patiesībā tas, kas notika Latvijā, ja pieņem, kad satvērsme ir leģitīma, tas nozīmē to, ka notika valsts apvērsums. Pēc satvērsmes pirmā punkta, kurā ir apliecināts, ka Latvija ir demokrātiskā republika, nozīmē, ka ir jābūt atdalītām varām. Lēmēja varai, izpildu varai un tiesu varai ir jābūt atsevišķi katrai pašai par sevi, lai būtu demokrātija, lai būtu iespēja neveidot kaut kādu monopolu, kaut kādu pieeja, kurā parādās beztiesiskums un tā tālāk. Un tad, kad tika nodots lēmēja vara izpildvarai, patiesībā tas bija pretēji satversmes garam. Un
tātad šo satversmes kodolu, kas ir 1, 2, 3, 4, 6 un vēl viens punkts, tas ir satversmes kodols, ko nedrīkst mainīt neviens, tikai tauta referendumā var mainīt šos pamata pīlārus, tas, uz ko mēs stāvam. Un tas nozīmē, kad šī rīcība liecināja, kad top kaut kāds grupējums Latvijā, kas būtībā ir pretiesisks un sāk līdzināties jau kaut kādai noziedzībai. Jo arī, ja mēs paskatāmies uz tiesuvaru kā tāda, viņa visu šos 3 gadus piesad šos lēmumus. Tā skaitā par visu Covid afēru, kas ir piedzīvot. Mēs, protams, varam diskutēt, vai viņa ir vai nav afēra, bet tas ir tikai laika jautājums, kurā atklāsies visi šie lēmumi notikumi un cilvēktiesību pārkāpumi tā tālāk un tā tālāk. Interesanti, ka Jāņa komentāri sociālajos tīklos iepriekšējo gadu laikā sasaucas ar dažādām sazvērestības teorijām un dezinformāciju, kas plaši cirkulēja Covid pandēmijas laikā. Tā kā mēs vienkārši aizgājām. Mēs aizgājām no tā, kur mēs sapratām, ka tam nav nekāda pamata. Un mēs esam gatavi to pierādīt un par to runāt jau detalizētāk. Lai tad otra puse, kas uzskata, ka mums ir jāizmanto šie kaitīgie pakalpojumi, lai tad notiek šī saruna ar visām iespējamām argumentācijām. Es tai sarunai esmu gatavs, to es arī vairākas reizes paudzes, bet tas, kas notiek, ir vienkārši pretējā pusē sekošana tikai papīriem, nevis cilvēcībai un spējai sarunāties. Par to tu pieminēji, ka notika tā kā valsts apvērsums. Kuru brīdi tieši tu domā? To Covid pandēmiju un ka nopirka zāles, kad iepirka vakcīnas, vai tas ir kaut kas cits? Tajā brīdī, kad nedarbojās vairs pirmais punkts atvērsmes, nav vairāk pamats nekāds. Un mēs redzam, ka nedarbojās arī otrais punkts, jo patiesībā suverēnā vara pieder tautai, un tādi lēmumi, kādi tika pieņemti, viņi nevar būt pieņemti bez tautas gribas. Un te mēs nonākam vispār daudz dziļākos ūdeņos patiesībā, jo 100 gadu laikā tautas griba nekādā veidā, un katra cilvēka griba nekādā veidā nav nodota kādam tā kā pārvaldīt vai lemt cilvēku vietā. Ir ļoti daudz apmānu tajā, kas mums tiek stāstīts, kas ir vēsturē un tā tālāk. Bet tas, ko mēs varam paši izpētīt arhīvos un tāpat tās, kāda ir mūsu vēsturiskā atmiņa, mēs saprotam, ka nekāds akcepts satversmei nav noticis 100 gadu laikā. Tas, kas ir noticis sākumā, tas ir bijis saistīts ar to, kad ir ievēlēti cilvēki izstrādāt šo pamatu, spēles noteikumi, tātad tajā teritorijā, kurā mēs gribam dzīvot pa sabām, gribam attīstīt savus tikums, paražu un vērtības. Bet tas, kas notiek, dibinot kaut ko, to mēs varam vilkt analoģijas ar biedrībām, firmām, iestādēm un tā tālāk. Tātad ir šis pamatdokuments, kura radīšanā klātesoši ir pilnīgi visi iesaistītie. Ja tā ir biedrība, tātad pats augstākais lēmēja vara ir biedru kopsapulcei. Un attiecīgi valsts gadījumā tātad tie būtu visi iedzīvotāji vai tauta, kas lemtu par to, vai šie statūti vai konstitūcija vai nolikums darbojās. Tas ir pats sākums. Un tātad arī izpētot šo arhīvu, mēs redzam, kā šī satvērsme tika virzīta, un viņa tika virzīta uz tautas nobalsošanu. Tas būtu pilnīgi likumīgs pamats, leģitīms pamats tam, lai satvērsmē būtu šis spēks, jo kā var pēkšņi kaut kas sāk darboties, ja nav cilvēka akcepts, vai tā būtu firma, vai tā būtu iestāde, vai tā būtu biedrība. Tas nav iespējams. Bez kopsapulces balsojuma par statūtiem nekas tālāk nenotiek. Vienkārši šī firma, biedrība neturpina savu darbību.
jo nav leģitīms tas pasākums, un tas pats ir attiecīgi arī valsts gadījumā, un tad jautājums, vai tiešām 100 gadu laikā nav bijis iespējams izveidot tautas referendumu, kurā viņi vienojās un piekrīt, ka šie noteikumi būs pamats mūsu turpmākai sadarbībai un attiecībām, jā. Bet tie apvērsumi pa lielam, viņi ir notikuši visu laiku, visu šo 100 gadu laikā, un nebat no tiem 20 līdz 40 gadiem viss bija tik vienkārši, un tāpat tās nākamais posms 50 gadi, kas vispār bija citā orbītā, un tagad atgriežoties it kā tajā pamatu orbītā, kurā mēs bijām pirms tiem 100 gadiem, arī 90. gados mēs izpētot visu, kā tās lietas attīstījās, mēs redzam, ka joprojām cilvēkiem neviens neko nav pajautājis. Ja mēs paskatāmies Igaunijas piemēru, tad tur šis referendums par satvērsmi viņš bija 90. gados, tad cilvēki iedeva kaut kādu leģitimitāti tam visam, kas pastāv. Jā, vēlreiz par to socializāciju. Tagad taču Covid ir beidzies, tu varētu atkal ļaut bērniem iet pulciņos. Ar lielāko prieku, jā. Ja mūs pārstāvtu vajāt tajā ceļā, kurā mēs esam, beigtu draudēt ar to, ka mums varētu atņemt bērnus, bez tiesībām, bez pilnvarojuma to darīt. Mēs ar lielāko prieku atgrieztos savos laukos un droši vien, kad apmeklētu vai rastu iespēju apmeklēt tās skolas, tos pulciņus, ko mēs tā kā kopumā atzītu tā kā atbilstoši šim brīdim. Tad atgriežamies pie tā paša jautājuma. Tu teici, ka tu labprāt laistu bērnus pulciņā, bet tā kā tevi vajā, tad tas nav iespējams pašlaik. Es saprotu, ka tie galvenie iebildumi ir par to, ka tu neesi reģistrējis jaunāko bērnu un ka viņi nav reģistrēti skolu sistēmā un arī pie ģimenes ārstiem neiet. Vai tu nebūtu gatavs to mainīt kaut vai tikai tāpēc, lai bērni varētu iet pulciņos? Un tas būtu tā kā piereģistrēt bērnu skolā un piereģistrēt sistēmā? Bet ja mēs esam aptvēruši, ka nav jau tādas sistēmas un nav tādas valsts, tad jautājums, kur mēs viņu reģistrējam? Un šeit daudz cilvēku arī ir papētījuši, kur mēs viņu reģistrējam. Mēs viņu reģistrējam biržā. Kādā ziņā? Tiešā ziņā. Tad tiek izveidots vērtspapīrs, uz kā pamata var sadrukāt naudu. Bet tev arī ir tāds vērtspapīrs. Es saprotu, jā, ka tas ir mans vērtspapīrs, un es viņu arī taisos sev arī atgriezt, jo šobrīd tas vērtspapīrs nestrādā uz cilvēku. Kaut pretēji tas būtu tā jābūt. Un tā monetārā sistēma, kas ir izveidota, ir arī izveidota tajā, lai it kā palīdzētu cilvēkiem. Bet, kā jau mēs runājām sarunas gaitā, tas viss tā kā ir tā kā apgriezies otrādi. Kā saka, kalpi ir kungi, kungi ir kalpi, zāles ir inde, un inde ir zāles. Bet vai tev ir zināma padomā kāda sistēma pasaulē, kur tas ir tā, kā tu vēlētos? Jā, es, protams, esmu daudz pētījis arī tā skaitā, kad es biju vadītājs, man šie jautājumi saistīja, ļoti daudz ko esmu papētījis un esmu atradis, jā, kad ir vairākas sistēmas, kas ļoti labi darbojās un patiesībā rada tādu tā kā vidi platformu, kurā atraisās cilvēku potenciāls, lai šī produktivitāte vai pievienotā vērtība būtu liela. Jo, ja mēs paskatāmies šobrīd uz to esošo situāciju, ir ļoti daudz tā kā aptaujas jau veiktas un apmēram tā temperatūra ir izmērīta, kad darbinieku produktivitāte tajā kontekstā, kurā mēs atrodamies, ka mēs ņemam darbu un ka mēs uz kādu strādājam, viņa ir ļoti zema.
Viņi būtībā ir droši vien kā kurā pētījumā, bet zem 50%. Un tas ir tātad visu vadītāju sapnis šo produktivitāti paaugstināt. Un ir ļoti daudz pieejas un sistēmas, kas to tā kā veicina. Jo tātad tur, kur ir šī milzīgā atrautība starp vienu un otru cilvēku, starp dažādiem pienākumiem, lomām un tā tālāk, tur būtībā arī pazūd visu šī vērtība. Bet tad, kad uzņēmums vai iestāde, vai varbūt kopiena vai valsts tiktu veidot uz tādām saitēm, kurā mēs esam tā kā daram kopīgu lietu, ja? Kurā iespējams vairāk nav bosu, kurā mēs paši nosakam dienas kārtību, atraisās milzīga produktivitāte, atraisās milzīgs radošums. Jo, ja mēs dzīvojam tajā paradigmā, prāta paradigmā, tad mēs nodalām savu dzīvi no darba. Darbs nav saistīts ar dzīvi, mēs ejam atpūsties no darba. Un tāpat tās bērni ir atrauti, bērnu dzīve ir atrauta no skolas, un sistēma saka, mācīšanās notiek tikai skolā, ka darbs notiek un dzīve notiek tikai darbā. Bet tad, kad tu tā kā pārēji, kad tu spēj pieslēgt arī savu dvēseli, savu sirdsapziņu tam procesam, tad tu aptver, ka patiesībā dzīve jau ir vienota, ka darbs nedrīkst būt atdalīts no tavas dzīves. Jo ļoti daudz cilvēku vienkārši iet uz darbu tāpēc, lai nodrošinātu savu eksistenci. Bet ja šī eksistence būtu nodrošināta, vai viņi darītu joprojām to darbu, ļoti daudzos gadījumos tā kā nē. Un tas ir tāds iekšējs konflikts, kas kopumā ir cilvēkiem un cilvēcei, ka mēs neejam tos ceļus, nedaram tos darbus, ko mēs esam aicināti iet. Un tas arī liecina par sistēmas kroplību tajā, kad netiek atbalstīts šis potenciāls cilvēkiem kļūt par meistariem. Jo, ja mēs varētu vienoties sabiedrībā par to, ka pamat vajadzības cilvēkus ir nodrošināts, pieņemsim, ēst, jumts virs galvas, kaut kāds apģērbs, ka tās ir pamatlietas, ko tu vari dabūt, par to tev nav visu savu sūro mūžu jāstrādā. Jo saliekot, pareizi savienojot, pareizi satīklojoties cilvēkiem savā starpā, izmantojot tehnoloģijas, šīs lietas varētu tikt atrisinātas. Un tad mums parādītos milzīgs laiks, kurā mēs varētu veikt šo sabiedrisko darbu par to, ka mums, pieņemsim, ir iespējas dzīvi nodrošināt materiālā ziņā. Un tad mēs varētu piedāvāt tos pakalpojumus, tos produktus un darīt tos darbus, ko mēs gribam darīt. Tad būtu milzīga pievienotā vērtība visiem tiem produktiem un pakalpojumiem, jo viņi nāk no sirds. Mēs vienkārši to daram, tāpēc, ka mēs nevaram to nedarīt. Un tajā brīdī, kad tu atrodies, pieņemsim, tādā skolā, kurā strādā tādi skolotāji, vai atrodies tādā ārstniecības iestādē, kur vienkārši strādā tādi cilvēki no sirds dara to savu darbu, un tā tālāk, un tā tālāk. Tas maina būtībā visu to kontekstu, kurā mēs atrodamies, un tas ir iespējams. Tā nav nekāda utopija vai abstrakcija. Tā ir reāla iespējamība, ja mēs cilvēki rastu šo iespēju tuvoties viens otram. Bet šeit pieslēdzās vienkārši prātā mēs to nespējam izdarīt, jo tur mēs joprojām gribam karot un atdalīt. Un šeit ir jautājums, kā mēs kā sabiedrība varētu nonākt pie sevis vairāk katrs pa sevi sākumā un tālāk pārtīklojoties. Un šeit ir neizbēgama šī emocionālā inteliģence vai sirdsapziņa vai dvēsele. Bez tā mēs īsti nespējam šo ceļu veikt. Un mēs esam šajās krustcelēs, kurā šīs izvēles ir jāizdara. Un pa lielam, ja tas nav iespējams, tad ir šis jautājums būt vai nebūt. Jo mūs turpinās vadīt vadītāji, nezinot, kur mēs tiekam vadīti. Šis recepts pa lielam nav nevienam vadītājam visā pasaulē, jo tas, kas tagad notiek un notiksies, kas tiks piedzīvots, tam nav risinājuma prātā. Šeit ir nepieciešama radoša risinājuma, bet ko darīt, ja tikai 2% radošums ir palicis mūsos? Un tad ir jautājums, vai nogalināt tos, kuros šis radošums ir,
kas varētu piedāvāt alternatīvus modeļus izglītībā, medicīnā, sabiedrības pārvaldē un tā tālāk. Vai mums šie baltie zvirbuļi šobrīd ir jāiznīcina vienkārši, lai slēptu savu nespēju, lai mēs nāves brīdī justos komfortot tajā, kad vairāk vai mazāk mēs iekļaujamies sabiedrībā? Šie jautājumi ir ļoti sāpīgi, bet viņi ir būtiski, lai mēs beidzot aptvertu to, kur mēs patiesi atrodamies un kāda ir mūsu perspektīva. Ja mēs nemodīsimies kā cilvēki, ja mēs nekļūsim cilvēcīgāki, ar mums ir cauri. Kā tu domā, vai tu to piedzīvos, kad notiks šīs pārmaiņas? Tā kā katrs sajūt. Tā kā es to esmu sajūtis, un savā laikā tas ir noticis, tas ir iespējams ar katru no mums. Un pa lielam ir milzīgs atbalsts tajā, lai tas notiktu. Tas konteksts, kurā mēs atrodamies, ļauj pieņemt drosmīgākus lēmumus. Un kaut kādā ziņā arī tas atbalsta to, lai mēs tā kā meklētu risinājums ārpus tām pieejām, kas ir darbojušās un izmantotas līdz šim. Un te tikai vienkārši, man liekas, prasās nedaudz apstāties, nedaudz padomāt, nedaudz būt mierā, lai tu spētu saklausīt to savu iekšējo balsi. Jo tajā skrējienā, kurā mēs atrodamies no piedzimšanas līdz nomiršanai, īsti tas nav iespējams. Un šis restarts ir iespējams. Mūsu gadījumā viņš ir noticis, un tāpēc, ka mēs esam kļuvuši godīgāk, mēs vairāk esam teikuši jā tam, ko mēs gribam pieredzēt, un nē to, ko mēs negribam. Bet tas nav vienkārši, tas nav viegli to izdarīt. Jo tad sanāk tev kļūt nērtam tai videi, kurā tu atrodies. Jo ja tu līdz šim es teici sev nē un citiem jā, kas notiks, kad cilvēki tev apkārt, kad tu pilnīgi pretēji sāks darboties. Tu baidies par to, ko citi par mani padomās un tā tālāk. Un tas ir tad, ja tu izdari savus lēmumus tieši no tā prāta paradigmas. Jo tur ir tas izdevīgums. Ja citi tagad ar mani nedraudzēsies, tāpēc, kad es mainīšos, nepieņems, mani neatbalstīs, tad labāk es turpināšu tēlot. Tāda ir tā pieeja kopumā sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam. Un šeit nav izējas. Mēs viens otram melojot, mēs vienkārši noslīksim tajā mela okeānā. Un šobrīd ir tas laiks, kad tas konteksts spiež mums kļūst arvien grūtāk un grūtāk. Un runa neiet tikai par materiālo finansiālo pasauli, bet tai skaitā mēs piedzīvosim šo milzīgo ekonomisko sabrukumu, kas tuvojās. Un nav zināms, vai tas būs rīt, vai tas būs pēc mēneša, vai pēc gada, bet viņš ir neizbēgams. Mēs nevaram atlikt, mēs nevaram nedomāt par to un censties nopelnīt vēl vienu algu. Vairāk neiet runa par to. Varbūt tu vēl nopelnīsi 3 vai 6 algas, bet ko tev tas dos, ja tu kopumā nebūsi negatavs tam sabrukumam, kas tuvojās? Diez vai atbildes uz visiem šiem jautājumiem mēs šajā reizē atradīsim. Bet mums arī nevajag. Mums ir ļoti svarīgi uzdot īstos jautājumus. Kaut viņi ir sāpīgi, kaut viņi iespējams pat nav aptverami pirmajā brīdī. Bet ja mēs varam uz viņiem paskatīties ar tādu mieru, distanci, iespējams, kad atnāks atbildes. Jo, kad tiek uzdot labi jautājumi, atnāk labas atbildes. Bet kamēr mēs baidamies uzdot šos jautājumus, tikmēr mēs vienkārši atliekam. Mēs atliekam šo savu nākamo soli, kaut gribētu tajā virzienā doties. Teikšu to šodien paldies par sarunu. Ļoti daudz jau dzirdēju. Liels paldies, ka tu atradi laiku un ka tomēr mums sanāca. Es priecājos par katru iespēju raidīt to, kas man liekas būtiski, ne tikai savas ģimenes kontekstā, bet kopumā sabiedrības. Jo tad, kad tu jau sāc dzīvot
pēc sirdsapziņas tu saproti, ka jo labāk ies citiem cilvēkiem, jo labāk ies man. Nav vairāk tās atrautības. Tāpēc es priecātos, ka izglītība kā tāda būtu pieejama ne tikai man, bet arī kopumā sabiedrībai. Un mēs varam izveidot šīs labākās skolas, jo absurds ir tajā, kad vecākiem šajos laikos nav vispār iespējas ietekmēt. Ne valsts, ne pašvaldības, ne skolas līmenī. Nav iespējas ietekmēt šo procesu, ne runājot par saturu, ne par formu. Un varbūt ir pienācis laiks atgriezt šo ietekmi vecākiem. Un varam iet vēl tālāk, varbūt, kad arī bērni var būt jaunās izglītības dizaineri. Kāpēc ir tā, ka viņiem nekad neviens neko nav pajautājis? Jo dizaina domāšana taču liek produktu pakalpojumu lietotājiem būt klātesošam tajā radīšanas brīdī. Un ja bērns ir tas būtībā galvenais mērķis izglītības sistēmai vai skolai, kāpēc nekad kāpēc viņam nav nekāda ietekme? Tāpēc, ka papīri ir sarakstīti, tāpēc, ka ir tāda programma un likumi, un kāpēc mēs to nevarētu kā cilvēki mainīt, ja mums ir augstākā vara? Labi, šodien beidzam. Labi. Paldies. Sveicieni visiem, ja kāds man atcerās. Noteikti mēs tev atceramies un gan tevi, gan tavu dēlu, gan vīru. Labi, paldies un paldies vēlreiz par sarunu. Paldies arī tev, kad inicēji šo sarunu un varam iespējams rast kādu risinājumu vai paplašinājumu tam, kur mēs kopumā visi arī atrodamies, jā. Nu, es novēlu tev izturību katrā ziņā. Nu jā, viss kaut kas derētu, jā. Labi, tā. Zanē? Jā. Un jautājums, jā, tas materiāls ir tāds ļoti plašs vienkārši, tu runāji par to pusstundu, bet būtībā sanāk, ka tas materiāls šobrīd jau ir kaut kāda stunda, un viņš vairāk vai mazāk viss ir diezgan vērtīgs, un nav tā, ka tur daudz ko būtu tā kā jāgraiz. Kā tu redzi, vai to visu tā kā var kaut kā, ir 2 raidījumi, vai kā, ņemot vērā to formātu? 2 raidījumi noteikti nav, noteikti, ka viss nebūs. Noteikti es viņu graizīšu, dalīšu. Vai tu vari padalīties tad ar to ierakstu, kas ir tapis, atsūtīt man, lai viņš vienkārši saglabājās? Un tad varbūt savos formātos es palaižu pilnā apmērā. Nu, labi. Noglabāšu un droši vien caur failiem tev atsūtīšu. Jā, labi. Pateicos, jā. Labi, paldies. Visu labi. Tā. Kas ir sistēma? Nu, par to jau var uzrakstīt grāmatas vairākos sējumos, kas ir sistēma, bet mēģināšu tad izstāstīt savu tādu tā kā redzējumu. Nu, būtībā sistēma ir kaut kas iedomāts. Viņš nav sataustāms, tā kā mēs esam paši par sevi sataustāms, sistēma nav. Viņa ir drīzāk tāda mentāla, tāds mentāls veidojums tas ir. Un kaut kādā ziņā cilvēki ir sasaistīti tajā tīklā, tātad pēc kaut kādiem noteikumiem vai pēc kaut kādiem parametriem, pieņemsim, ja mēs skatāmies globāli, tad pieņemsim tādas Latvijas kontekstā cilvēki mentāli ir pieņēmuši, ka viņi ir tādi un tādi, droši vien atšķirīgi no pārējiem, un līdz ar to mēs te esam savā ziņā sasaistīti kopā, līdz ar to tā ir tāda viena no programmām, kas tā kā raksturo kaut kādu veidu sistēmu. Un tad, protams, sistēmā vajadzētu būt tā, ka cilvēki tā kā vienojās par noteikumiem, pēc kuriem tad kopā tā kā sadarbosies, dzīvos un tā tālāk. Sistēma pat par sevi nav kaut kas slikts vai labs. Un kaut kādā ziņā man arī jāpiekrīt, ka mēs nevaram dzīvot bez sistēmas, jo mēs paši sastāvam no vairākām sistēmām. Pieņemsim asinsrites sistēmas,
nervu sistēmas, imūnsistēmas un tā tālāk. Pēc būtība tas vārds tā kā ir atbilstoši droši vien tam, par ko mēs runājam. Ārpus tātad mēs nevaram dzīvot, mēs vienmēr atrodamies kaut kādā sistēmā vai matriksā, vai kā to sauc, tātad, un viņš ir, tā sistēma, viņa jau ir ļoti sarežģīta, viņa ir daudzdimensionāla un kaut kādā ziņā, es runāju, pieņemsim par to mentālo lietu, ja. Tad, protams, ir kaut kāda arī fiziskā plānē redzams sistēmas tā kā darbība. Pieņemsim tādā Latvijas kontekstā ir tātad Latvijas teritorija, kur tiek uzraudzīta, apsargāta un tā tālāk. Ir kaut kādi cilvēki ir iesaistīti arī redzamajā plāksnē, ka tas viss tiek piedzīvots. Tad ir mentālā un tad ir garīgais arī līmenis, kurā arī ir savu veidu sistēma, savu veidu hierarhija, droši vien tā varētu teikt. Bet tā sistēma, no kuras tu centies aiziet, kas ir tā? Es gribētu teikt tā, ka tas, no kā es gribētu tā kā aiziet, ir paverdzināšanas sistēma, un cilvēki jau pietiekami daudz šobrīd, gan Latvijā, gan pasaulē, to ir aptvēruši. Protams, tas jautājums nav viennozīmīgs, jo to sistēmu jau kaut kādā ziņā mēs visi esam viņu gan radījuši, gan veidojuši. Nevar būt tā, ka mēs tā kā esam izmest no nezinu kurienes. Tā kā mēs esam daļa no tā visa, bet tas, kas būtu dabiskā veidā evolucionāri jānotiek, ir, kad jebkam šai pasaulē ir jāevolucionē. Vienkārši tā situācija ir sekojoša. Tad, kad es vai kāds cits atklāja neatbilstību un kaitīgumu kaut kam, tad pilnīgi saprotami ir, kad tad vai šis kaitīgais produkts vai pakalpojums vienkārši netiek vairāk lietots, jo ir, tad mēs esam sapratuši, kad viņš nāk par sliktu, ja, un tajā brīdī, kad es pilnā mērā varu noargumentēt, kāpēc tas nāk par sliktu, tad sanāk tā kā tajā sistēmas ietvarā, tā kā tas nav pieņemams, tāpēc, kad ir sarakstīti tādi papīri un visiem viņi ir jāievēro. Tad neatkarīgi no tā, ir vai nav kaitīgs šis pakalpojums vai produkts. Tad diskusija pēc būtības nenotiek un kaut kādā ziņā nav iespējama arī. Tāpēc varbūt izskatās, tas tā kā izskatās, bet es tā kā pašaizsardzības nolūkos, gan savas, gan ģimenes pašaizsardzības nolūkos, tātad eju to ceļu, kādu es eju. Un es arī esmu gatavs ar ikvienu sarunāties un skaidrot, kāpēc tas notiek. Bet es neesmu gatavs, ka man pasaka vienkārši, ka man ir jārīkojās tā, tāpēc, ka tā ir uzrakstīts. Tā ir biorobotu saruna, tā nav cilvēku saruna. Okay, man liekas, tas ievieš skaidrību. Tad vēl nākamais jautājums ir, ko nozīmē tas, ka tu saki, ka neesi persona, bet cilvēks? Te ir cilvēki, tad ir aicināti paskatīties tulkojumu, kas ir vārds persona. Un vārds persona ir maska. Tad savā laikā, neatminos kurā precīzi, bet teātrī tika izmantot šis vārds, lai tā kā aprakstītu aktieri uz skatuves. Tad tika tēlot lomu, un ja mēs paskatāmies kaut vai mūsu gadījumu vai vispār, kā cilvēks piedzimst, kad viņš kļūst par personu. Viņš nepiedzimst kā persona. Jo šajā brīdī, pieņemsim, mūsu jaundzimušais, viņš vispār nav. Sistēma viņu neredz. Nav nekā. Tas jau viens ir absurds, kad cilvēks ir piedzimis, bet nav nekā, tāpēc, ka vienkārši datorsistēmā nevar saskatīt tos cipariņus un tos nulītes. Ja? Tātad par personu cilvēks nevis kļūst, bet teiksim tā, viņš sāk tēlot kaut kādu lomu, pieņemsim, kaut kādu pilsoņu vai kaut kādu lomu, ja, tātad
Viņš sāk tēlot tad, kad viņam, ir kaut kādas piešķirs šī loma attiecīgi. Tātad, ja bērns tiek reģistrēts sistēmā, tad viņš kļūst par personu. Sistēma tā viņu tā kā identificē un piešķir šo lomu, un tālāk var izvēlēties vēl ļoti daudz lomas, ko dzīvē spēlēt. Bet primārā sanāk, lai tu tā kā sistēmā varētu kaut ko darīt, tad sanāk, ka tev ir jābūt par šo personu. Un, ja paskatās visu likumdošanu, tad viņa nav par cilvēkiem, jo nav tiesības otram cilvēkam regulēt kādu citu cilvēku, jo to tikai atļauj savstarpēji kaut kādu vienošanās vai līgums. Un tad sanāk, ka šajā fikciju pasaulē, arī tā skaitās valstīs, ir tātad ievieš šie spēles noteikumi, kurā tiek piešķirta šī loma, un attiecīgi viss tiek kontrolēts, ja? lai nebūtu nekāda iespēja tā kā pa labi vai kreisi. Tad attiecīgi tur viss ir sarakstīts, kādam ir jābūt tam dzīves ceļam, personu lomai sabiedrībai. Tā. Un ja mēs esam cilvēki, tad būtībā mēs esam neierobežoti. Mums ir Dieva dotās tiesības dzīvot šo dzīvi, protams, tikumos, ja? Un kosmosa likumos, bet attiecīgi tie, kas ir cilvēki radīti, viņi nevar būt attiecināmi pret cilvēkiem, tāpēc likumdošanā visu laiku iet runa par personām. Paldies! Tad nākamais, kad par tevi sāka interesēties policija, un vai tu zini, kāpēc? Vai tevi par kaut ko tur aizdomās? Vai tev ir skaidrs, kāpēc viņi tevi meklē? Man šobrīd nav zināms status, vai es tieku meklēts vai netieku meklēts, bet pēc situācijas, ka mēs jutām, kad mākoņi savalkās, tātad mūsu dzīves vietā, kad jau aizvien vairāk un vairāk ekipāži sāk vienkārši pretiesiski ielausties mūsu īpašumā, tad mēs sapratām, ka mums vajag nedaudz paiet malā no tā visa, lai spētu tā kā, saprast, ko darīt tālāk. Un tad bija tātad divi dažādi policijas, vien bija klātesot vizīte vienā no īpašumiem, kuros mēs atradāmies, un otrs bija telefons zvans no citas novadā policijas. Un tad es tā kā arī sapratu, ka tā lieta tiek virzīta tālāk, un tad faktiski vispār mums bija jādodās emigrācijā, jo cilvēki, kas ir saskārušies tieši ar bāriņtiesām, tur valda tāds tiesiskais nihilisms. Tiek pacelts karoks par bērna interesēm, bet nekad šīs bērna intereses nav noskaidrots. Tās ir tikai sistēmas intereses akal, lai kaut kādi cilvēki akal, neizlektu no tā, kas ir iepriekš sarakstīts. Un faktiski visās savās sarunās arī, pieņemsim situāciju, viņiem ir tiesības norobežot bērnu no vecākiem un tad viņus intervēt. Jūs saprotiet, ko nozīmē pieaugušais ar iespējām manipulēt un visādām psiholoģiskām iespējām ietekmēt šo sarunu par labu sev. Un tur jau vispār par tām bāriņtiesām, ja godīgi, tas jau ir tāds globāli pacelts jautājums, vai gadījumā tas vispār nav bērnu tirdzniecības jautājums. Ja mēs paskatāmies adopciju uz ārzemēm, pieņemsim. Tur ir ļoti daudz pašnāvības tajā nozarē notikuši, un ļoti daudz cilvēki, to rādīs laiks, bet patiesībā tas, kas notiek ar šo it kā tiesu, kam ir piešķirts neierobežotas tiesības izpostīt ģimenes, atņemt bērns un tā tālāk, un kā interesēs tas notiek. Nekad nav bērna intereses ievērots un noskaidrots. Tāpatās, kā cilvēku intereses šajā valstī arī nekad nav noskaidrotas. Pirmkārt, kā jau es minēju, tad nav vispār šī koplīguma, šī vienošanās, kad cilvēki piekrīt vispār kaut kādam tādam 100 gadu laikā, tas nav noticis. Un tāpat tās arī visas tās vēlēšanas, kas ir demokrātijas imitācija, vienkārši, kur tad notiek to cilvēku gribas noskaidrošana. Kā saka, partijas šaurs lociņš dibina savas partijas ar savām interesēm un nekad nepilda to, ko sola. Tas ir pilnīgs absurds, šī visa parodija par to sistēmu un par to ideoloģiju, kurā mēs atrodamies.
Bet es domāju, ka šis laiks ir ļoti svētīgs tajā, ka cilvēki ļoti daudz ko ir pamanījuši. Ja līdz laikam pirms 3 gadiem tas varbūt kaut kā varēja lietas kaut kādas vēl pieņemt un iet savus ceļus, tad šobrīd vienkārši ir skaidrs, ka tas virzās uz pilnīgu genocīdu un iznīcību. Un ļoti daudz cilvēki nav gatavi un nepiekrīt vairāk tam. Tas ir tikai laika jautājums, kad šī visa lieta pārsvērsies cilvēku labā. Tad, vai es pareizi saprotu, ka tu zini, ka tev var, ka bērns var nošķirt no ģimenes, un tāpēc tu slēpies, tagad jūs slēpjaties? Tiesības attiecībā pret mums, pret mūsu status, kādā mēs esam, nav. Jo cilvēks vai pamatiedzīvotājs vai pirmiedzīvotājs, tad nav sistēmai tiesības aiztikt kaut ko ārpus viņu juridikcijas. Iedomāsimies, ka pieņemsim valsts ir organizācija. Tātad iedomāsimies, ka šis ir pieņemsim uzņēmums Rimī, ja? Kādas ir viņiem tiesības iet pie, pieņemsim, citu uzņēmuma, pieņemsim, Madara 89, ja? Un kaut ko stāstīt, kā viņiem dzīvot. Tas ir neaptveram, ka viņi varētu kaut kādā ziņā ietekmēt. Līdz ar to tā juridikcija, kurā atrodas tātad dibinājums Latvijas Republika, viņa var būt attiecināma tikai uz personām, kas ir šeit reģistrēti. Viņi taču nevar, pieņemsim, atlido gājputni nezinu, pieņemsim, no Āfrikas, ja? Kāda ir ietekme pār šīm dzīvām būtnēm? Nekāda, ja? Un sanāk, kad atkal gudrais cilvēks ir vienīgais, kas nevar brīvi pārvietoties pa pasauli kaut. Cilvēktiesības pasaka, ka to var darīt, pamatiedzīvotāju tiesības pasaka, ka to var darīt un tā tālāk un tā tālāk. Un mēs vienkārši kaut kā pakļaujāmies šiem milzīgajiem ierobežojumiem, vienkārši tāpēc, kad ir tāda inerce, mēs esam tādā sabiedrībā auguši, mēs esam izdresēti tajā, ka mēs vienkārši neuzdodam jautājumus vairāk. Ja mums liek to darīt, tad mēs daram, un to mēs ļoti labi pieredzējam šajos 3 gados, vienkārši kā tika novadīta šī afēra, vienkārši cik cilvēki bija pakļāvīgi, cik viņi neiebilda. Un tagad pieņemsim svaigākā ziņa, kur visi ir spiest visā pasaulē atzīties, ka pieņemsim maskas, tātad neveic savu darbu un būtībā nestrādāja uz to. Un ko mēs tagad varam pateikt tiem bērniem, kam bija 8 stundas jāsēž un vienkārši jāelpo savas gāzes un tā tālāk un tā tālāk. Un cilvēki vienkārši pakļāvās, tas vienkārši parāda to situāciju kritisko, kurā mēs kā cilvēks atrodamies. Ka ja mums pateiks, pieņemsim, leciet tagad no 5. stāva, tāpēc, ka tas ir sabiedrības drošības nolūkos, ja? Tad kas notiks? Varbūt puse arī noleks. Tas ir, un tāpēc es ļoti uztveru un stāvu par šo izglītības reformu, kas ir nepieciešama, vienkārši, lai mēs kļūtu par cilvēkiem, lai mēs apjēgtu, kad pretējā gadījumā, iznākums ir ļoti bēdīgs, ja mēs tā kā, kaut kādā ziņā neatgūsim to varu, kas mums ir. Un vara nav lemt pār citiem, bet vara ir lemt pār sevi, droši vien, un savu ģimeni un dzimti. Tas ir tā vara, kas ir pilnīgi saprotama un dabiski. Bet tas, ko tu teici, ka jūs tagad esat emigrācijā, ko tu ar to saproti? Tāpēc, kad arī mums bērni intereses ir primāras, ja? Un vienkārši mēs zinām ļoti daudz stāstus, kur vienkārši brutāli tiek izmantots spēks un bērni izņemti, ja? Un tas ir gan Latvijas kontekstā, gan arī visas pasaules kontekstā. Tā kā mēs apzināmies arī kaut kādas risks, mēs saprotam, ka tā ir savu veidu piesardzība un pašaizsardzība šajā stāstā. Mēs nezinām, kā tā sāga risināsies, kā viņu ir iespējams atrisināt, bet šajā brīdī vienkārši mēs esam tur, kur mēs esam, un droši vien, kad skatīsimies, kas notiks tālāk. Jā, jautājums, cik ilgi tas var turpināties, un vai tas ir,
Vai tas ir tas, ko tu vēlies, vai tas ir tas, ko tu novēli saviem bērniem? Protams, ka nē. Protams, ka nē, bet es arī nenovēlu tātad to, ko piedāvā esošā sistēma un sabiedrība. Tātad vienkārši pazaudēt savus spējas, talantus, savu radošumu, kļūt par skrūvīti, kļūt par patērētāju, kļūt par visu to lomu tēlotāju, kas tiek piedāvāts sistēmā. Es redzu, ka tas viss nenāk pa labu maniem bērniem, un tāpēc arī situācija, kurā varbūt mēs nespējam šobrīd apmeklēt kādas pulciņas, nav tā sliktākā. Jā, man vēl jāpajautā, vai tu zini, ka par tevi ir ka par tevi ir interesējies valsts drošības dienests? Tādas ziņas tev ir, jā? Nu, es, protams, par to nebrīnos, jo vairāk vai mazāk visus šos 3 gadus es runāju atmaskojoši, tātad gan par šo afēru, kas tika ieviesta visā pasaulē, šo cilvēku genocīdu, gan arī kopumā, tātad vienkārši tas, kas notika, lika uzdot ļoti daudz jautājumus, kāpēc tas notiek, un tāpēc ne tikai es, bet arī daži citi šo jautājumu pētīja, un tas jau nenotiek tikai tā kā Latvijā, tas ir tāds jau starptautisks tīkls, kas būtībā atmasko šo esošo sistēmu, ka viņa nav cilvēku pārstāvoša sistēma. Un tad mēs nonākam vispār pie jautājuma, kā tas tiek dibināts un kāda ir spēles noteikumi un tā tālāk. Līdz ar to tas, kas šobrīd, tur, kur mēs esam, tas nekādā ziņā neattiecās uz vārdu valsts. Un es apzinos arī savas tiesības, es varu brīvi paust savu viedokli un tā tālāk, un viņš nav cenzējams. Kaut gan mēs redzējām šos 3 gadus, ka būtībā pretējs viedoklis valdības viedoklim tiek cenzēts, un kad ir vairākas organizācijas, kas pie tā strādā, lai vienkārši maldinātu cilvēkus vai nedotu viņiem tā kā iespēju izvēlēties. Ja mēs paskatāmies žurnālistikas ētikas principus, tad ir jāparāda abas puses, un nevis jāsaka žurnālistam, kāda ir pareizā atbilde, bet jāļauj skatītājiem vai klausītājiem pašam to tā kā pieņemt lēmumu. Tad es esmu visu izjautājusi. Labi, jā. Es biju pārsteigts, jā. Sanāca arī tad otru pusi, kādu beigās tad atrast, jā, kas izsakās. Jā. Man ir bāriņtiesa, kas negribēja intervēties, bet es izmantošu to, kas tev bija tavos kanālos, ko tu biji ielicis to bāriņtiesas apmeklējumu. Jā. Arī sociālais dienests negribēja intervēties, bet es intervēju Bērntiesība aizsardzības inspekcijas vadītājas vietnieci, arī Lailu Grāveri no Tiesības sarga biroja. Es viņai ar vēstuli, viņa man atsūtīja vēstuli, jā. Tās viņas atbildes arī no tās vēstules daudz neatšķirs. Un kas man vēl ir? Tā valsts drošības dienesta vēstule man ir. Policija. Jā, policija. Viņi neko par konkrētiem cilvēkiem neko nerunā, tikai ļoti vispārīgi. Jā.